Tā, taisīšu testu. 28. augusts. Augusts un tur nav. Tā, 2 bleķi. Kārtīgi nolusējuši, plānie. Kaut kādi veci. Paņēma no savas, kroši, metāla miskastes, var teikt. Tagad bišķīt noiešu, šmirģēlu virs, tad būs noteikti bedres kaut kāds, un tad, vienas apstrādāšu ar to, ko es parasti, Biolar, ortofosfors kabi, rūsas to pārveidotāju, un pēc tam gruntenis kābo, un emāls krāsu otru, un šito brunoks, un skatīšos. Vēl jāaiziet pakaļ, jāpaņem. Šitās bleķis kaut kāds dīvains. Tas pa ko pošu no metināšanas. Tā, sagatavoju 2 metāla gabalus. Tagad jau ir 12, kaut cik laiks pagāja. Kaut 10 minūtes vai vairāk. Vispirms no ārpuses šito noņēmu, ka viss piedirsts. Tā, un iekšvisa fleksi paņēmu. Fleksi sapiedars abišķi. Ko ir man otiņa? Šitien laikam es klāšu to brunoks un te uzmetīšu rūsas pārveidot. Šitas man liekas, ka vairāk rūsējis ir. Lielāks gabals. Tad vispirms šito te bleķi tagad attaukošu ar vaitas spirtu. Un šitien arī te rupjā rūsis. Šito es neņēmu, šeit ņēmu attaukošu un man ir rūsas pārvedotājs, litrs, cik tur 4,50. Pastījos depo, Vincent Polēm bija pa 2,5 eiro. Litrs rūsas pārvedotājs vislētākais depo. Pēc tam bija pa kaut kādu no 3 eiro, 3,5 Latvijas ķīmija, kurš kaut kādu 5-6 modeļi. Šitam ortofosforu skābēm visādām ir. 33. Ar šito ortofosforu skābi. Te jau var redzēt, kur viss, bet, klēnām. Tā sarkanā tā ir vecā grunts krāsa. Jau zilais tonis, jau sākas tūlīt kaut kas parādīties. Otra puse arī ir, paņemam lokā. Šitā, te vajadzētu būt. Tā, te vispār baigi, ka viss vēl melns, Tad kāds 10 minūtes, un tad stāv, un tad vēlreiz. Kad izžūs kroši pēc tam vēlreiz. Parādīšu apmēram kādu. Tā, pagāja, cik 10 minūtes, pēc mazāk. Redz, ka viss ir iekrāsojies šitajā zilajā krāsā. Kvalitātes kontroli, karoči šitas neiet cauri. Šitien vispār, šitien skaidrs, bet, tur, kur ķipa bija tīrs, tagad viss ir zils, tas, karoči, neiet cauri, jāņem, jāņem vēl, paņemšu to smilšpīru noiešu. Karoči, šits rūsas pārveidotājs dara to pašu, ko brunoks, uztaisa zilu visu, ja tur ir rūsa, oksīds, tad viss paliek zils, rekāds viņš ir. Cik 10 minūtes. Te ir rūsas, pilnīgi rūsas, skaidrs, ka tad ir. Kur ir bleķis? Kur ir metāls? Īstenībā es laikam, labi, noiešu kroči. Vēlreiz šitā te, un tad viņš būs galīgi melns, un tad redzēs, kas būs palicis no tās rūsas. Te viņi. Tā no pārgaisa smilšpīra. Smilšpīrs, kurš tur 60. Un reku bija visur, kur melns, protams, kur apakšā viss ir rūsi. Noņēmā šitas te vēl kaut kāds gruntskrās vecā. Un te čuķ nogāja smilšpīrs, bija galīgi trāk par rūsi. Ķipē, tas indikators iekrāsoja, kad ir rūsi, un tagad paņemšu vēlreiz uzklāšu. Tas ir otrais piegājums, jo viss melnums ir noberzies, ja apakšā ir rūsa.
Nu, ar Runox tipu tas kā rūsa indikātors. Šitas iekrāsojas cik 5-6 minūtēs. Tā epoksīda gruntovkai Runox viņai arī tāpat jāstrādā. Viņa arī iekrāso. Nu, te man vienkārši indikātors litrs maksā 4,5 vai pēc domāju pat 2,5 to. Kā tur tas depo lētākais, ja mums tas arī iekrāso ar rūsu. Nu, nopinzelēšu tagad vēl un pa 10 minūtēm pastīšu. Nu, te jau ir redzams, ka tie ir rūsi. Un cik tad es dabūšu tad tīrāk, kad es nopinzelēšu un tad pišķi patīrīšu. Tā, 53. Nu, pat jau pārklāju un kā sāk jau, bišķi zils jau ir. Nu, sāk to lēnām tā reaģēt, es baigi daudz uzpinzelēju. Nu, jā, kāds ir šite, viss bet krāteri. Nu, otrā pusē arī, šitā nav uzmeta viss. Nu, sākumā tā smaka pēc fosforu ir, bet viņš fiks laikam izsmird, tā šitā nav. Fiks izsmird un tad ar to biršti ņemt un šitā berzēt. Nekā nāk. Nu, ir videkos, kur pēķis cilvēki ņem šitā un berzē. Šitā var berzēt, viņi kamēr izberzē. Viņš jau vēd 100 mikronus, 0,1 milimetru viņš ņem. Šitā berzē, bet nu tas ir kaut kā tad iestāv berzēt. Nu, varbūt kaut ko stūt izberzēšu. Baigais izpēc. Tādā virsū krāsos, ka ekstra nevar. Nu, šitien, jā, ko viņš jau ēd, bet cik viņš var noēt. Tik nav tās rūsas. Labi, atstāšu šitā. Pakošu. Tā, nu, tagad jau ir 29. Nu, ķipi, jā, ķipi ir atkal melns, bet tas melnums tas īstenībā ir no tā, kad es ar biršti izpinzelēju to visu jau. Nu, viņš sāk reaģēt ātri, viņš vienkārši izsvaida apkārt. Ko redzēt uz krāters, kā uz bedres. Nu, izsvaida viņš, nekāds bedres. Viņš to fosforu skābi, kas jau ir tā kā melnas zila, viņš viņu tur burtiski izsvaida apkārt, ir tagad rūdeni noņemšu, jā, un tas pelēks, un reku šitas te, tas melnums, nu, tas vienkārši reaģenta paliekas, īstenībā izstāstot šitā. Ne tā parīvēt, protams, rūs ir, nu, bet nu tā rūsa, kas šeit ir palikusi, jā, ko viņi atšķir? Viņi atšķir to, ka viņi reku viņa ir, bet viņa īstenībā ir cieta. Viņa vairs nav nekāda mīkstā rūsa. Jau tieši tā atstāšu, jā, tagad lupatījām nedaudz. Ot šitā. Ot, reku ir pelēkais, tas ir tīrs metāls. Šeit var redzēt šitiem tā apakšā, protams, tie rūsa. Jā, bet nu viņi tipa izkosta rūsas, viņi vairs nav tāda. Un tā vairs nav vājā rūsa, kas pati birst nost. Ot, paņemšam mazi. Paskrubināšām, kur ir, jā. Es vēl vajadzētu. Šits jau ir vēl ciets. Nu, kur ir dziļāks, kur vēl vajag, jā. Nu, šitien ir baigi dziļā bedra. Būtiski bedra. Šitien ar apakšā. Nu, labi. Es te nečakarēšos. Reigas ir apakšā, jā, mūsta. Apakšā ir rūsa. Metāls nav aizgājis.
Tāda vispār priekš krāsas indikācijas notīrīšu un ciks uzsmērēšu jaunu kartu un lai nebūtu tā viss izsmērēts melns, un tad lai tik iekrāsojas tur, kur iekrāsojās. Tagad patiešām pilnīgi visur iekrāsojas. Lai gan vispār, lai redzētu, kur ir rūs, vienkārši jānotīra, un tad tur, kur ir tā krāsa indikācijas. Tā to es notīrīšu. 17. Ot, virsmā jau ir tāds nedaudz dzeltens tonis. Un tas, kas tā ir jaunā rūsa, tas bišķi dzeltens, ka es uzliku ūdeni, bišķītiņ ar ūdeni, ja, un jau. Un tagad es pažāvēšu, pēc spirta attaukoju. Bišķītiņu pažāvēt. Možda vēl spirtu noiešu bišķīt. Un tad palielam visu. Šitā te visu viss, kas bira, kas varēja nobirt, viss tā rūsa, domāju, ka es esmu plus mīnus, viņi tur nokasīs. Bet vispār ir baigi sadirst bleķis. Un ko tad šitos var smilšpī vēl bišķi paņemt. Nu jā, ka tie toņi ir tā krāsa, viss, kas melns, tā ir rūs. Redzēt, bleķis ir kā bleķis, jā, un viss ir rūs. Šitien hoizim, ja kaut kas par turēsies, možda kāds smilšpīrā paņemt. Piesinot, pat vēl pārgāju smilšpīru un vēl pakasīju ārā, ka tie krāteri paliek dziļāki. Jau tādi ritīgi dziļi, kur ir. Te arī, un tagad fiks uzpindzelēja rūsas to pārraidotāju. Tad žūst. Otrā pusē arī viņš ir. Paņemšu to upatī apgrētīšu. Pa malti pie nožūs. Un šitien ir bijis tās bedres. Tādas te bedres. Tagad ir mazāk. Te arī es vairāk paņēmu smilšpīru, Tip tas melnums jau nāk nost viegli. Palielam šeit ir palikusi tikai tā rūsa, kas nāk ļoti grūti nost. Tur tā fiška. Un tagad viņš man liekas labāk. Nebūs galīgi melns, jo es tā kā viss notīrīju. Un tāpat tās bez visas zils. Pats galvenais, kad pēc tam, kad skalos nost, kad būs tas pelēkais bleķis apakšā, būs Tagad es skalošu nost ar vaitspirtu. Es darīšu tā. Te ūdens ir pat daudz, jo ūdens kontaktā uzreiz rūsē. Tad tos noliešu un vajag burtiski bišķītiņu to ūdeni un atšālēšu šito, kas nav izreaģējis. Samitrināšu uzreiz lupatiņu nost un pēc tam uzreiz ar spirtu pa virsu. Pēc tam es redzēju, jau palika brūns un bišķi sāka jau rūsēt. Tas pelēkais ir vienkārši ķīmiski tīrs metāls, un viņš burtiski akties, kamēr es filmēju, jau paliek, viss jau tās skābes reaģē. Jā, trešā reize, pēc dziļas tās pors. Šitā pakodina, smilšpīri paņem pakodina, tā lieta, šitādi vispār bleķi vajadzētu vienkārši griezt ārā, un jau mašīnai, laikam jāgriež ārā un jāliek jauns. Nav jēga čakarēties. 3,5, karoči, visu attīrīju. Ar vaitspirtu nogāju, viss noņēmu nost visu to skābi, kas te bija. Tās viņš tagad ir, šitien arī, te pat bišķi jau, ja te es bišķi ar ūdeni nogāju, bet labi. Pēc tam ar vaitspirtu. Virsma ir, karoči, ķīmiski izkodināta. Kā viņa tā ķīmija izkodināta, matēta tāda. Tagad ļoti ķīmiski, ļoti traki reaģēs ar visu, ka vajag pagaid, kamēr nožūst. Tagad pēc mitrumus iekšā nožūst, un tad likšu ar savu lupatiņu vēl pasmērēt. Un likšu silo šito un grunts krāsu. Un parastā skābā grunts. Tā, 47, pagāja cik kāds 11 minūtes. Nekas baigi nav mainījies, spirts ir izgarojis, bišķīt jau, bišķīt tāds rozīgums jau redz parādās. Metāls sāk lēnām bišķi rūsē. Bišķi kā atspīd jau, bišķi redzēt.
Lūdzu, ņemšu tagad pinzelēšu. Visai sagatavots, otviņu, attaisīšu, uzvilkšu masku un nopinzelēšu pirmo kārtu. Nopinzelēju. Minūtes pagājuši, daudz nav. Tā izstādāju krāteri. Taču 2 stundas, lai tagad žūst un uzmetīs emoli. Tagad otrs gabals. Es vienkārši attālkoju spirtā. Veļģēt ir izžuvis. Eka pat rūsa rēgojās. Jā, tagad gliezīšu no brūnoksu un skatīšos, ko viņš man tur iekrāsos. Kroč, šits man te žūst, jā, un visu darīšu, tāpat kā šitam, jā. Tāpat tehnoloģija nokrāsos, skatos, kur vēl ir rūsa, cik daudz. Tad vēl, ķipa ņemšu nost. Tā arī viss ir dirsā. Izrūsēs galīgi dziļi. Tā, man ir svaigs, brūnoks, kaut kāds poļu, jā, citas valodas nemaz nav. Laikam domāts Polijas tirgumu. Maka kaut kāda ir. Pagaidīs tās, cik tur minūtes? 10. Ir uzreiz jau kaut kas, uz kābet iekšā ir kaut kāda, kur ir tas pats zilais. Tā, tagad es 3:12 un skatos, kas man te ir pēc 10 minūtes. Brunoks uzpūtu un viss ir tāpatās, tieši tāpat izskatās. Blin, tieši tas pats tonis, tā pati krāsa, reku šitāds dzeltens. Tieši tas pats, kas pēc šitā. Un tad ir šai. Videks, kur šitam pirmo liku pārveidot, es domāju, ka mošs šits kaut kā tur kaut kā izspīdinās precīzāk, kaut kādas mazas nebūs šitā izsmērēts viss, ja. Bet tieši tāpat piles tecējuši, viss izsmērējies, bet, es redzu, ka te kvalitātes bleķim vēl nav, taču man tagad jāņem šits viss nafīgi nost. Un cik viegli man tagad būs, nezinu, tur es šitien es paņēmu pēc tāda rezultāta ūdeni, biršti, vienkārši birstē, Tad man liekas, ka man ar ūdeni un birsti, man te ir vecais šķīdums, šits, paņēmis kaut kāds te ir vēl fosforu ūdens karoči. Ko nāks nost ar ūdeni un biršti. Kaut kas nāk nost. Man viņš jāņem nost. Tādu sūdu nevar atstāt. Grūtāk nāk nost, grūtāk. Kaut kā 10 minūtes pagājuši. Pēc man to epoksīdu naflu nevajag. Man vajag tīrīt. Vispār metāls rekuri tas pelēkais. Tas skābi kaut kādu kodus metāli ir bišķī. Tas sastāvs ir, laikam, identiski, tikai pisaks lielāks. Cik čakarējos. Labi, šo es tagad nočakarēšu nost, nahuj to visu brunoks, paņemšu smušpīru, pāriešu un likšu vēlreiz. Un kamēr man būs tāds rezultāts, kāds šeit, šim man stundā aizgāja. Tā, 25, proč. Paņēmu vaitspirts, saslapināju un tas smušpapīru vaitspirtā, nobēzu šito visu. Brunoksu nost un vēl rūsu paņēma nost. Kraši, atkal redzam jauna, svaigā dzeltenā rūsa. Kraši, tā kā tur, analoga situācija. Viss tā kā, viss tieši tāpat kā šitām te, pilnīgi. Smušpīru 3 reizes gāja. Tā tagad būs pirmā reize. Nogāja, tagad spirts jau pažuvis. Ko pūtīšu pa jaunu virsmu. Skatīsies. Tas būs otrais. Būs nākošo. Otrais piegājiens. Varbūt tagad būs balts.
Tā ir. Jā, ir 41. Un reku tagad tas zilais tonis. Šiten ķipa jau, te jau vairs tā kā, nav krāsas. Nu, te vēl ir. Nu, tā kā labāk ir jau, gaišāks tonis ir, te arī, jā. Nu, šiten galīgi žostka. Ročs ķipa jau ir, jau labāk ir, bet vienalga nav pietiekami labi, šis vienalga jātīra. Vēlreiz jātīra, nu, pa švaku, jā, daudz melnumu. Jau cik pagāja 40 minūtes jau es brunokus apstrādāju. Mums šiten arī stundu, otrā reize arī vēl tāds, nu, trešo reizi vēl vajadzēs pūst. Kas man nepatīk tas, kad vajag ar vaids spirtu tagad maukt, un tad es varu smilšpīri iet. Šis vienkārši ar ūdeni paskaloju, fiks noskolu, vienkārši man varēja dragāt. Tur es varēju birštīt šitā skalot ar ūdeni rīvēt, nu. Gan es varu skābi smilšpīrs vienkārši kasīt te. Tas kaut kāds lipīgs, tas nav mēs sacietējis. Tā, no jau 4, jā. Kroči nogājis vēlreiz fleksi. Nu, un nogāja šķīdinātāju to, kas šķīdināja brunoks, jā, lai, nu, tā kā attaukotu. Un, lai, ka vēl, nu, kā, nu, ko es te redzu? Nu, nehojā es te neredzu, fleksi nogāja. Skaidrs, ka te rūs ir. Nu, viņš tagad iekonzervēs, kā viņš iekonzervēs. Leķis ir tāds padirs. Tādu pūtīšu virsū un es jau vairākas nečakrēšos, kā būs, tā būs. Nu, pirmais šito tā kā bija šērtāk bijis ar to rūsu pārveidotā. Ūņš ūdeni izšķīdis, varēja viegli ar birštīti pabirštēt, izšķēdīt un visu, noskalot visu. Tālāk, nu, ķipa, kā indikators rūsai, tas ir daudz labāks indikators. Šito čakars vajag atspirtot, attaukt un tā kaut ko var darīt. Nē, varēja uzreiz fleksi bliest, bet no smilšpīra pa šito ar vaidspirtu man kaut ko izdevās attaukot pēc 10 minūtēm. Pagāja 15-20 minūtes, tad viņš jau sacietē un nekas tā vairs baigi nesanāk, vajag šķīdinātājs. Nu, šito šķīdinātājs man tāds bija, 647. Tā, nu, trešā reize, kad nopūtu. Nu, gaidām tonis. Vajadzēs šķīdinātājs šķaidīt. Gaidām ir stīrs metāls, kur ir tur tipa. Redziet, tagad ir. Šeit. Ot. Kroči, nokrāsāja remali. Nu, rotiņa plānā kārtā, plāna kārta. Nu, cik plāni, tāpat ir bieza. Nu, neizņemē ir plāni, ka dažās vidās nav. Man maksimāli plānāja, te ir ar spirtu atšķaidīts. Parastā emālija, lētā. Nu, brunoks laikam izdevās dabūt kaut kādu zilumu. Ja, to mošku vajadzēja to šķīdinātais attaukot nevis ar vaidspirtu. Nu, te fleks kapitāli nogāja pa visuriem. Nu, tas jau tā kā, blin. Nu, jau piežūs bišķi, otrs pusi parādīja. Nu, otrs pusi šitā, nu. Nu, kāda ir, tāda ir, ko es tur varu darīt. Kaut kas vēl, blin. Hui, nu. Vairāk darba šitien es stundu ieliku. Darbs tāds, zini. Mums šitien man labāk patīk ar ūdeni paskalot. Uzsviest skābi, paskalot, kaut ko padarīt, jā, ar pirštīti tur paberzēt, tad šitien, nu, ko es birštu, te neko, te nekas baigi nereaģē, pēc tam šķīdinātāji kaut ko jāņem, laikam jau var bez šķīdinātāji, vienkārši fleksis, maukt, kur tie melnumi, ja gribas smilšpīri, nu, šitās piedirsīsies. Pagaidām liekas, ka tas viss notiek lēnāk. Nu, tālāk kaut kur 24 stundas, kamēr nožos, šitas pagaidīs, nu, tad uzpinzelēs kaut ko pa virs. Šis 24 stundas emalijā jāžos.
Tā lai kārtē. Nu, 2 stundas pagaidīja, kamēr man tā gruntene nožūst. Tā jau man ir cik. Nu, šitie skābi, te viņa pakode bišķi labāk, kvalitatīvāk. Tā es nezinu, cik viņš te tur kožās. Nu, skaidrs, ka viņš mazāk pa 100 mikroniem, neviens no šitiem nevar neviena skābe dziļāk izkost rūsu. Tas ir 0,1 mm. Es domāju, pat mazāk viņi izkodīs, jo te koncentrāts daudz mazāks. Kā pūta, tad tā ortofosfors skābes smaka, nu, tās reakcijas smaka bija mazāka, nu, arī skābes neši mazāk nekā parastais skābē, kas šeit to. Nu, pirmais posms krāsošana un kvalitātes kontrola, nu, viennozīmīgi vinnēja šitā fosfors skābe. Ar ūdeni šķaidīt var uzpinzelēt, šķaidīt, berzēt, nu, ar ūdeni viss mazgājās un var tur ņemties stundu, 2. Nu, šitien smird ķīmija, smird vairāk. Nu, tik problēmas noņemt nost. Nu, tā kā es teicu, kvalitātes kontrolas nolūkā Brunox īsti nav tas šitās epoksīda tipa grunts. Ja viņas, ko tā ir reāli grunts, un ka viss ir tīrs, tad redzēt, kā viņi strādā. Kā jā, nu, tālāk skaties, cik labi turēsies viņu virsū, nokrāsošu un kaut kādā sālsūdeni utēšu saurumu, un tad likšu ūdens, sālsūdens kaut kur vienkārši atstāšu, paberzīšu kaut kādā tur, bļodā iemetīšu abus 2, jā, lai stāv un redzēs, kurš ātrāk sarūsies, kurš pirmais norūsies. To darīšu pēc nedēļas, nu, 7 vai cik tur diena, lai šitas kas bija polimerizācija vai kristalizācija šitām parastām alkīnu gruntīm skābļām, viņa ir priekš krāsošanas 2 stundas, bet pilnīgi saciet viņi pēc nedēļas tikai, nu, kad viņi tur kristalizēs, polimerizēs, tā kā nākošais tests, kurš, nu, var sākt tikai pēc nedēļas un redzēs, cik tur ilgi, kas tur, cik tur ilgi būs nokrāsot, jā, nu tā, jā, tās rezultāts. Nu, priekš šitās pirmā posma, nu, manuprāt, nu, šits bišķi pa dārgi, lai viņš šitā 3 reizes bliestu virsū, ņemtu nost, lētāk ir un vieglāk darba ziņā ir vienkārši ar uzšķināti birštīt, pabirstēt, jā, pastīties, nakā, tur skalos, ko trūdi, nakā pabirstēt, pastīties, un viss tas daudz lētāk, ātrāk.